Jau 17. reizi Jelgavā notika starptautiskais ledus skulptūru festivāls. Festivāla laikā dalībnieki veidoja skulptūras par tēmu Ledus pasaka, kas veltīta pilsētas 750 gadu jubilejai. Šī festivāla veiksmīga norganizēšana nebūtu iespējama bez ceļbūvniecības sabiedrības IGETE atbalsta. Ne tikai Jelgavas pilsētai, bet IGETEI ziemas svētki, ko mēs saucam Jelgavā par ledus skulptūras svētkiem, ir kļuvuši jau par vienu no tradīcijām, ko mēs atbalstam gan ar mūsu darbu, gan ar mūsu padomu, gan arī finansiāli. Kāpēc tieši ledus skulptūras? Tad man atbilde ir, ka ne tikai ledus skulptūras atbalstam gan smilšu skulptūras, gan visus pārējos, kas Jelgava ap Zemgali tiek rīkoti kultūras pasākumi, dažādas sporta aktivitātes, kā piemēram no Jelgavas futbola klubu esam ģenerālsponsori. Man liekas ļoti svarīgi, ka tieši šogad, 2015. gadā, ledus skulptūras tiks organizētas jau vietā, kur viņas tiks organizētas visus gadus uz priekšu. Tā ir Pasta sala, un kas man, kā jelgavniekam, arī kā IGETES dalībniekam, ir ļoti silta ap sirdi to, ka piedalāmies gan ledus skulptūra organizēšanā, gan arī esam bijuši galvenie vaininieki pie Pasta salas būvniecības procesa. Ledus skulptūras ir tikai viens no daudzajiem pasākumiem, kas tiks organizētas Pasta salā. Vasarā šeit notiks smilšu skulptūra pasākums, ziemā uz salas esošais kalns tiks izmantots arī dažādām ziemas aktivitātēm. Uz salas ir arī estrāde, kuru varēs izmantot kultūras pasākumiem. Šis ir principā pirmais gads, kad Pasta sala ir atvērta publiskiem pasākumiem. Beidzamais mūsu darbs bija paplašināt autostāvvietu. Tas nozīmē, ka, ja es nemaldos, līdz pat 80 mašīnām varēs novietot maksimāli tuvu Pasta salai. Savukārt arī nesen uzbūvētais Čakstas bulvāris un rekonstruētā lielā iela ir izveidota ar auto stāvvietām, kur cilvēkiem nebūtu problēmas atrast savu vietu. Kompānija IGETE vienmēr ir atvērta sadarbībai. Kā īsteni Jelgavas patrioti, kompānija palīdz iedzīvotājiem sakārtot iekšējos māju pagalmus, tādējādi padarot šīs atzimstošās Zemgales pēles seju ar vien pievilcīgāku.